Tātad sveiki! Sveiki! Jā, šis ir podkāsts. Iedomājies, tu esi neredzīgs. Tātad mēs esam šeit trīs podkāstu vadītāji. Sākšu ar sevi. Es esmu Adrians Zālītis. Es mācos draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijā. Un par labi, te ir Frederiks. Pasāstīšu par sevi. Es esmu Frederiks. Es mācos Cēsu jaunajā skolā. Un pa labi, te ir Teodors Kalniņš. Un es mācos arī draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijā. Tā to sauc? Jā, Jā, tā būs. jā, un tā. Mēs tagad varētu sākt ar mūsu galveno tēmu. Iedomājies, tu esi neredzīgs. Un es nemelošu, es izmantoju mūsdienu labo lietu, ko sauc ChatGPT, lai uztaisītu mums jautājumus, kas būtu diezgan atbilstoši par šo tēmu. Un pirmais jautājums ir tāds. Kā tu iedomājies dzīvi, ja būtu neredzīgs, bet visapkārtējie cilvēki būtu redzīgi? Pats jau jautājums ir arī, vai tu visu dzīvi esi bijis neredzīgs? Es pieļauju domu, jā, mēs varam tagad paņemt divas Ja puses. Pirmā puse, jā, es esmu visu dzīvi neredzīgs. Ja ir visu dzīvi neredzīgs, man ir tāds sajūta, ka tie cilvēki, kas patiešām arī ir neredzīgi, baigi. Es neteikšu, ka nejutīs atšķirību, bet ka viņi nezinās, viņi jau paši nezinās, kur viņi ir atšķirīgi. Ja viņi ir dzīvojuši neredzīgi, es minu, ka viņi, protams, ka zinās, arī būs no apkārtējiem kaut kas teikts vai kaut kas tamlīdzīgs, ka viņi zina, ka viņi ir savā veidā atšķirīgi, bet es nezinu, viņi jutīsies atšķirīgi paši. Jā, un kā tu domā, Teodor? Es domāju, ka ja es būtu neredzīgs visu savu dzīvi, man būtu ilgošanās pret to sajūtu, ko izjūt cilvēki, kas ir redzīgi visu savu dzīvi bijuši. Tāpēc, ja pat tu esi nekad neesi nemaz saskāries ar to vispār ideju, ka tu redzi citus cilvēkus vai arī citu dabu, un tu visu laiku dzirdētu apkārt, ka tā ir iespējams, ka cilvēkiem tā ir, es domāju, man būtu tāda ļoti tukšuma sajūta. Bet es nezinu, man tā vienkārši būtu, tāpēc es redzu. Jā, jo personīgi no manas puses ir tā, ka vispār uz pasaules, var tā teikt, ir diezgan daudz cilvēku neredzīgi. Un pirmkārt ir arī tā, ka daudziem cilvēkiem ir redzes problēmas kā tādas, kas nav saistīts ar to, ka es neredzu, bet tās ir tādas, ka, jūs saprotat, ir jānēsā brilles, un ir tā, un es jau, kā saku, no bērnības, es gāju mēndārzā, un man bija tāda grupiņa, kur visiem nācās nēsāt uz acīm plākserus, lai kontrolētu redzi, jo mums bija tā, ka viena acs puse bija aizlīmēta, lai kontrolētu, lai trenētu otru acs pusi. Tas nevar atšķirēt tavu redzi. Es īsti nevaru, jo tā kā tu trenē to savu aci, nebija jau arī tā, ka mēs to darījām visu laiku. Mans jautājums tagad ir, Acis ir muskuļi. cik labi tev uztrenēties acis, ja tev tik un tā tagad brilles ir virsū? Okay, tas ir savādāk. Es varu pateikt, kā tas bija. Es gāju tajā grupiņā, un man vienīgajam cilvēkam nebija tāda problēma. Man vienkārši ielika tādā bērndārza grupiņā, kur visiem bērniem bija redzes problēmas, ka vienkārši viņiem bija jātrenē acis. Un to, ko es atceros no tā, kad es varu teikt, ka es no bērnības esmu kaut kādā veidā arī nedaudz uzaudzis ar cilvēkiem, kuriem bija redzes problēmas. Un es saprotu to ceļu, kā viņi iet jau cauri arī bērndārzā. Es jau redzēju to, kā viņi cenšas visu laiku attīstīt to. Protams, tas nebija grūti, bija arī tā spītēšanās un kaut kā tā. No tā, ko es esmu dzirdējis, man vismaz teica šādi teica, ka ja ļoti agrā vecumā uztrenē to redzi, ka vienā brīdī viņa vecumā paliek sliktāk, jo muskuļi te it kā nogurst. Man tā vismaz es nezinu, vai tā reāli ir.
Jo vismaz pēc tā, ko man ir teikuši citi cilvēki, ir tas, ka tad, kad ja viņiem bija ļoti labi bērnībā, redze, ka tad, kad viņi pieauga ap kaut 30 gadu vecumu, viņiem bija jāsāk brīvs vilkt, jo viņi atsnieši atteicās un tie muskuļi praktiski vienkārši atcēlās. Padevās, teiksim tā. Tas, ko es vismaz esmu dzirdējis, bet es nezinu, vai tas tā reāli strādā. Tas tā varētu būt, jo arī, kad mēs paši ejam pie acu ārsta, piemēram, es nezinu, tu esi bijis pie acu ārsta? Es esmu pārliecināts. Tas nozīmē, ka nav. Okay. Es vēl kaut kur pagājušajā mēnesī biju. Jā, un pēc manas pieredzes vienmēr, ko man acu ārsts ir teicis, jo man ir šausmīgi, tā kā man ir jānēsā brilles, bet man ir šausmīgi maz mīnus. Man liekas, man bija mīnus 0,25. Tas ir samērā maz. Es zinu cilvēku, kuram mīnus 11. Viņam nav tā kā milzīgas acis. Viņam nav milzīgas brilles. Nu, ar tām brillēm neizskatās, ka acis bija kā minionam. Viņš šī izskatās, jā, un ko man ārsts vienmēr saka, tas, ka lai es nenēsāju visu laiku arī brilles, bet arī trenēju savas acis skatoties tālumā, jo arī savā ziņā tev ir jāmāk arī darboties savām acīm divkārtē, divpusēji. Pirmais, ka tev ir nesā brilles, un otrais, tev jātrenē acis. Bet, protams, atšķirās arī tie stiprumi, cik tu labi redzi, cik tu labi neredzi. Jā. Jā, man ir lielāka mīnus, un man arī visi saka, labāk ņemt no savas brilles, bieži vien izmanto tikai, kad tev patiešām vajag. Tikai nezinu, skatīties uz tāfeli vai ko tas sev uzdevumos, pēc tas vienkārši ir labāk atstāt brīvībā un ļaut viņām mēģināt vismaz kaut cik salaboties. Labi, ok. Tātad mēs esam bišķīt novirzījušies no mūsu galvenā temata, bet tas ir ar to saistīts, un līdz ar to es vēlos pajautāt nākošo jautājumu. Kādas būtu grūtības un izaicinājumi ikdienas dzīvē, ja pēkšņi zaudētu redzi? Nu, skaties, ja tagad zaudētu, tas man liekas, ka būtu traki. Jo, tagad burtiski sakot, es jau visu savu dzīvi esmu dzīvojis, redzīgs, ka es redzu lietas. Ja es pēkšņi zaudētu tagad savu redzi, man liekas, ka es pats nevarētu pieņemt to faktu kā tādu. Un es nezinu, man ir baigi traki, jo man redz, es teiktu, ka ir svarīgākā maņa no visām. Tas gan, jā. Ja nemaldos, arī mūzikas skolā, kur spēlē klavierus, jā. Nu, skaties, es faktiski mēģinātu būt kā Reis, tas tur džeza pianists, kurš bija akls, bet es šaubos, ko tādu dabūt gatavu. Es domāju, visgrūtākais būtu kā pašam saviem tam domām pieņemšanai, tāpēc tu varētu ļoti salīdzinoši viegli iemācīties ar taustiņiem, ja tu jau zini kaut kādas, tev ir kaut kāda jau saistība ar klavierēm, pēc tam iemācīties to darīt bez arī redzes. Bet man šeit tieši tas mindsets būtu tik daudz, tik liels sprosts tam visam. Jā. Ka tā šeit būtu reāli vienkārši šausmīgi. Kā tev būtu, Adrian? Jā. Kā man būtu, es ja godīgi to ļoti pārdzīvotu, jo man viena no profesijām, ko es daru, ir rakstīšana, un otra mana profesija, ko es ļoti daudz daru, ir fotografēšana. Un līdz ar to, ja es atņemu sev, ja man tiek atņemts, man pašam negribot manu dzīvi, uz to, ko es tiecos, es pat nezinu, ko es varētu darīt dzīvē tālāk. Jo es arī kādreiz gāju mūzikas skolā, no mūzikas skolas aizgāju projām. Tagad eju mākslas skolā. Visu, ko tu dari, tur visur vajag redzi. Tur vajag visur redzi. Un tā, es pat nezinu, tas ir grūti iztēloties, kas būs. Jo arī ir vairāki tipi tam neredzīgam cilvēkam. Ir viens, ka tu redzi, piemēram, miglainu, piemēram, otrs vispār tu redzi tumsu, tad ir, ka tev vairāk tu redzi ar vienu aci, ar otru tu vispār neko neredzi, un tas ir šausmīgi grūti ar to dzīvē sadzīvot, tas būtu šausmīgi grūti. Jā, tīpaši
Jo tas ir savādāk, ja man tas būtu jau noticis bērnībā, tad varbūt ar laiku tu tā kā sāktu mācīties, bet tagad mēs esam pusauģi, mēs esam attīstības ceļā, tā kā ļoti lielāka, mums būs jāizvēlās tūlīt to nākotne, darbs, un pēkšņi atkal sākt visu mācīties pa jaunam un atrast to savu īsto profesiju, kur varētu kaut ko darīt, tas būtu šausmīgi grūti. Jā. Šis baigi nav par konkrētu šito jautājumu, bet ienāca prātā. Tā kā es varu iedomāties, kā tas ir būt konkrēti neredzīgam, kad tev ir vai nu it kā melna bilde vai kaut kas tamlīdzīgs, vai tas miglēnums. Bet kas notiek, ja tev acis nav? Tukšums. Kā, lūk, tagad to man paskaidro, kā tas strādā. Jo es varu iedomāties, piemēram, ja tev nebūtu, teiksim, kaut kāda bungādīņa, un tev ausis tā kā burtiski nestrādātu. Es varu iedomāties, kā tas ir dzīvot klusumā, jo es aizveru ausis, faktiski jau dzīvoju klusumā. Es varu iedomāties bez taustes, jo, es varu, ka es kaut kam pieskaros, ka es nejūtu. Bet burtiski neredzēt. Nevis, ka ir melna bilde vai ka ir miglēnums. Burtiski tev nav tāda lieta, kas tev dod to redzi. Man tā šeit vienīgā lieta, kas kā tev, vismaz kādu laiku pieņemsim, ja tev tagad pēkšņi vairāk nebūtu acis, uz kādu laiku tev būtu vienkārši tava iztēle. Bet ja tu esi dzimis, teiksim, bez acīm? Tad man tā šeit, es nezinu, kāds ir. Jo tā kā... Tas ir labs jautājums. Bet es to nevaru baigi, es to vispār nevaru saprast. Jo manuprāt, vismaz melnai bildē nevajadzētu būt, jo tev nav nekas, kas uztver to melno bildi. Un tavas smadzenes nezin, kas ir melnā krāsa, jo tu nekad neesi redzējis to melno krāsu. Nebūtu statika, tas tur... labi. Tie mirdzumiņi? Jā, kad teļuks nav pareizajā kanālā. Jā. Tas arī nebūtu, jo tev nezin smadzenes, kā tas izskatās. Tev burtiski smadzenes nezin, kā jebkas izskatās. Viņas zin, kā kaut kas varbūt izklausās vai figūru kaut kam pēc taustas, bet tu neredzi neko. Kas ir tās maņas vietā? Tas ir šausmīgi, atkal grūts jautājums. Nē, tas ir ļoti filozofisks jautājums. Jā. Jo, ja cilvēkam nav acis, tas nozīmē to, ka tālāk cilvēkam attīstās kaut kāda cita lieta. Es tā pieļauju vismaz. Jo mums kā ķermenim katram ir sava lieta, un katrai ir dota tā kā sava attīstības fāze, cik ir tā. Bet, ja ķermenim nav kaut kas, tas nenozīmē, ka kaut kur ķermenī tev būs vairāk dots, piemēram, kaut kā uz ausīm, ka tu vairāk visu spējas sadzirdēt. Varbūt, bet es konkrēti, vienīgais veids, kā salīdzinoši varētu paskaidrot, ir vismaz manu ideju, kas ir kā tās maņas vietā. Bet arī vienlaicīgi, šito arī nevar paskaidrot, vienkārši tas var palīdzēt, varbūt bišķiņi iedomāties. Tagad iedomājies, kas tev ienāk prātā pirmā lieta, kad es pasaku vārdu tukšums? Tukšums man lieta. Pirmā lieta nāk 4 istabas, vienkārši viss melns. Tagad paņem, ka nav istabas, ka ir vienkārši melns, bet tagad iedomājies, ka nav tas melnais. Kas ir aiz tā melnuma? Es nezinu, vai jūs esat redzējuši tās bildes, kas nāk, piemēram, tur visuma bilde, kā aptuveni izskatās visuma skīcē. Un, ja tu izēji ārpus visuma, tur jau nekā nav, jo visums izplašās. Kas notiek tālāk? Es vispār to nevaru saprast. Man kodīgi sakot, bišķiņ besī ārā. Bet vajadzētu uzjautāt kādreiz kādam. Jā, es pieļauju domu, jā. Ja kāds no cilvēkiem klausās, you guys, lūdzu sazināties ar mums. Lūdzu, mēs ļoti vēlētos noskaidrot. Mēs pieņemam vēstules, mēs pieņemam zvanus, e-pastus. Jauniešu mājā ir vispār numurs. Es domāju, ka ir. Mēģināt atrast kādu veidu, kā kontaktēties. Pasakiet, ka Teodoram, Adrianam un Frederikam šis ir. Mēs ļoti gribam zināt, kā ir būt tukšumā. Jā, un labi. Un mēs varam pasāstīt bišķīt par vienu lietu, ko mēs šodien darījām tieši pirms intervijas. Mēs
pastaigājām pa pilsētu, mēs paņēmām slotas kārtu. Un mēs uzlikām sev, aizsējām acis ciet ar Cepura šāla. Cepura šāla, jā, tā. Un mēs pastaigājām par sasnigušām ielām. Cēsu sasnigušajām ielām. Un tas ir jautājums, kas ir tas pats, ko es tikko jums uzdevu. Ja jūs pēkšņi zaudētu redzi un ja jūs izjutāt to, ko jūs šodien tā kā bišķīt sajūtāt, kā ir ar acīm ciet staigāt, visas ielas ir pārsnigušas. Nu, kā tas bija? Kā jūs vienkārši sajutāties? Vai jūs nejutāties apmaldījušies? Es sāku šoreiz. Es vairāk man tā šķiet izjūtu to aklumu sajūtu, vairāk pamēģināju ilgāk. Un jā, tas bija ļoti grūti. Es negaidīju, ka būs tik grūti, tāpēc, jo man tāda sajūta, ka es zinu cēsis, es zinu, kur katra vietiņa ir. Tā kā man vajadzētu zināt, kur iet pēc idejas. Bet tad, kad bīstam, vajadzēja to izmēģināt, un es aizvēru tās acis, bija tādā neziņā. Tā kā man ir sajūta, ka es zināšu, kur iet, bet tad es eju un pēkšņi kaut kur ietriecos. Pat, ja man ir tas koks, kas nav labākā opcija, tāpēc, jo, īstie aklo cilvēku, kā viņus sauc profesionāli? Neredzīgo koks. Staps, vienalga. Viņiem ir apakšā bumbiņas, kas tā kā ripinās apkārt, kas padara bišķu vieglāk to. Bet pat ar to ielās, kas ir pārsnigušas un apladojušas, ir vienkārši nejēdzīgi staigāt, pēc jo visa viņa jēga pazūd. Tas ir, lai atrastu tā kā kādus grumbuļus un tā, bet tā kā, ja visur ir grumbuļi, nav jēga meklēt vispār tos grumbuļus. Ja es būtu akls cilvēks, es ziemā neietu ārā, man tāda sajūta ir. Tāpēc man vienkārši būtu pārāk grūti. Gan jau ar laiku iemācītos tā kā saprast un tā kā sadzīvot ar to, bet ja es vienkārši pēkšņi kļūtu akls un man vajadzētu iet ārā, es neietu ārā. Es sūtītu cilvēkus, man tas šķiet. Ja cilvēks ir akls un viņš pārzina to, viņš ienāc prātā, un cilvēks pārzina to pilsētu, kurā atrodas. Jums neliekas, ka būtu tā, ka tas cilvēks konkrēti pat varbūt labāk pārzinātu pilsētu nekā mēs? Jā, noteikti. Jo padomu, mēs tā kā, labi, mēs redzam to pilsētu. Viņi izjūt, viņi burtiski sajūt. Viņi varētu pēc vienkārši taustas pieskarties kaut kādai maliņai un saprast, es esmu uz ielas. Ja viņi būtu taustījuši to vietu. Ja staigā apkārt, smirgi jau vienā brīdī sanāks. Gan jau. Es domāju, ka šausmīgi palīdz tās pumpiņas, jo mums cēsīs ir tāda vieta, kas ir uz zemes. Jā, uz zemes. Jā, jo mums cēsīs ir tāda vietas nosaukums, kur sauc neredzīgie, kur jau sanāk no PSRS laikiem dzīvo cilvēki ar redzes problēmām, un viņi dzīvo tādā konkrētā vienā vietā. Un ap to vietu ir šausmīgi daudz zīmes uzliktas arī pie gājēju pārējām. Tur ir gājēju pārēja, un virs gājēju pārējas ir tādas brillītes. Un tas nozīmē to, ka jārēķinās, ka tur var staigāt kāds neredzīgs cilvēks, līdz ar to tur arī ir ātruma ierobežojums. Līdz ar to tur dažās vietās uz zemes arī ir uzliktas tās pumpiņas, lai viņi var sajust, kur viņi iet. Un vispār, ko es vēl vēlos papildināt, ko jūs iepriekš stāstījāt visu, es noskatījos, noklausījos interviju. Man liekas, tā bija LTV1 intervija ar Beāti Bringuli, sievieti ar melno suni, ja nemaldos, tā to interviju sauc. Ko viņi tur stāstīja? Viņi stāstīja to, ka viņi ar suni, viņai ir jau ieplānoti maršruti, jo tas suns jau ir iemācījies pēc skaņas, ko dod saimnieks, aizvest to vietu, kur vajag iet. Un tas man šķita iespaidīgi, bet arī tajā pašā laikā tas ir, ko es arī šausmīgi dzirdēju to, ka viņa arī ir apmaldījusies kaut kādā veidā tā, ka tas suns ir kaut kur nepareizi nogriezies, un tu tālāk nezini, ko darīt. Man liekas, vienīgais, ko var darīt, vienkārši teikt, sunim ej atpakaļ, un tā viņi nonāk tajā īstajā vietā. Tāpēc, jo var tā teikt, ka gluži varbūt nav tā, ka viņi varbūt pārzina visas cēsis, bet viņi konkrēti pārzina to maršrutu, kur viņi pa katru dienu pārvietojas. Jā.
Un pie kā mēs pirmīt palikām? Nobušķēja vādars. Jā, pie kā mēs palikām? Mēs palikām pie tā neredzīgo kvartāla, kā var to teikt, pie tās vietas. Jā. Un tajā vietā visur ir ieliktas zīmes. Un interesanti zīmes, jā. Tā kā tur tak nav nekas zīmēts vai rakstīts savu zīmēm. Nē, tas ir domāts priekš redzīgiem cilvēkiem, lai viņi... Bet- Jā, tas ir domāts priekš redzīgiem cilvēkiem, lai viņi rēķinās ar to, ka dzīvot. Tas nav domāts arī sliktā veidā. Es domāju, ka tas ir diezgan pareizi no pašvaldības puses, ka viņi tā dara, jo tajā vietā mašīnas braukā, ir jābūt piesardzīgam. Tas neteikt, tur daži tie trotuāri ir kārtīgi, tur taisni, tur vietām, protams, ir kaut kādas plaisas, bedrītes, un, protams, jābūt uzmanīgam, bet arī tā problēma, ka tagad ir ziema, viss līdz. Ir iedomājieties, piemēram, kaut kur tas traktors, kurš turē sniegu, viņš kaut kur nepareizi, tā kā tajā maršrutā. Šis ir pareizs topiks, par ko runāt. Tāpēc, jo ziemā visās vietās, kur agrāk nav bijuši nekādas čupas, pēkšņi ir milzīgas čupas ar sniegu. Viņās tik ļoti varētu viegli ieskriet iekšā. Tā kā padomā. Jā, un tā kā tev katru dienu tavs maršruts, un tu nezini, kur vienkārši tālāk iet. Tu sanāk tā, Tev izjauc maršruts. Jā, izjauc maršruts, un tas cilvēks pazaudē to savu maršrutu. Ok, ir tā, ja tev ir suns, kā piemēram Beātei, viņai ir diezgan, es domāju, tā kā tāds plus, jo savā ziņā viņas acis ir viņas suns, kas viņu ved tur, kur viņai vajag tikt, bet cēsīs arī tādi cilvēki, kuriem nav suns. Un es pieļauju domu, ka tas nav tikai cēsīs, tas arī ir visur Latvijā un gan jau arī visur pasaulē. Un tagad tas big topic ir tas, kā Latvija to risina. Lūdzu, piedod, neatbildēšu. Vai šī nāc prātā, jūs esat redzējuši to video? Man liekas, ka tas ir Misters Beans, kur viņš brauc savā mašīnā ar to tur neredzīgo kociņu. Es zinu. Tu zini, par ko es runāju? Nē. Bija viena Mr. Bean epizode, kurā viņš brauc tie tur savā minijā. Un, bet es nezinu, kāpēc. Man tā šeit, viņam Mums bija tas aizskrāta. nebija Nē, man tā šeit bija, man ir tāda atmiņa. Man tā šeit varbūt viņš bija piekrāmējis savu istabu ļoti pilnu, Nu, ne, bija kāda problēma. mašīnu pilnu, un viņš tāpēc nevarēja redzēt neko, kur viņš Jā. brauc, tāpēc Viņš ar to tur mietu, neredzīgo mietu brauc. Jā, mašīnā pa ielu brauc, viņš neko neredzēja. Viņš sit pa ielu. Vispār nav svarīgi, vai šeit Mēs šo, ka tautosim, vai ne? Es nezinu. Lūdzu. Nē, ok, man vienmēr ir licies, ka cilvēki, kad paņem savu pulkseni, tad vienkārši skatās pa logu ārā un skatās, kur pulksenis spīd, bet šitas ir kaut kas nedzirdēts. Jā, Ko nesapratu, ko tu pateici? es neesmu redzējis, piemēram, Homers Simpsons, ka viņam kaut kas priekšā. Viņš izvēlēja savu pulkseni, un viņš pēc pulkseņa atspulga vadās, kur ir jābrauc. What? Jā, Ok, kā Latvija ir izsana tos vienkārši vispār visu šito? es nezinu. Man tā šeit, ka, bet pa īstam runājot, bez jokiem, man tā šeit, ka Latvija patiešām iet uz pareizo pusi jau. Tāpēc, jo pat pie neredzīgā rajona, teiksim tā, tika atjaunot visa iela, bet tik un tā turpināja atjaunot arī visu neredzīgo šo tos te pumpiņas pieņemsim un padarīt tā kā vēl joprojām kā vairāk inclusive, nevis vienkārši izjauca, tāpēc, jo iespējams mazāk neredzīgo cilvēku ir. Nav labi, bet iespējams sāk palikt labāk. Man tā šeit ir labi. Nu, es teikšu godīgi, es laikam cēsīs nekad neesmu ievērojis to neredzīgo. Populāciju. Es visticamāk arī esmu pamanījis tikai to tur Beātu Brinkuli. Es man liekas, ka citus cilvēkus baigi neesmu redzējis, un es neesmu vismaz bijis tajā it kā rajonā neredzīgo, par ko jūs runājāt. Bet
Kad es baigi nezinātu, es nezinu, kā atbildēt, kā latvieši to risina. Bet viss, ko es varu pateikt, es esmu pavadījis diezgan daudz laika Rīgā. Tur nav visur, bet esmu pamanījis, ka ar laiku sāk parādīties vien vairāk un vairāk tas tur breilu valoda. Jā. Īpaši, kādās liftos viņi bieži ir. Liftos, man liekas, jebkurā liftā viņi ir. Jā? Jā, viņi, man liekas, Tas ir kaut gan obligāti. nē, jo esmu dzirdējis jau diezgan sen atpakaļ, ka viņi, es esmu pats redzējis kaut kur to, ka viņi liftos ir, bet man liekas, tas ir ļoti šausmīgi reti, ka viņi lifto. Nē, tas šausmīgi bieži ir šausmīgi reti, kad viņi nav liftos. Jo man liekas, jau liftos, ka viņus ražo, viņi jau padomā par to. Vot. Bet ir atkal baigi neloģiski. Ja padomā tad, kad liftus ražo, kāpēc tas nav pārējās vietās? Tā kā, ja ir liftos pēc loģikas, kāpēc, lai nebūtu kaut kādā, nezinu, restorānā uz ēdienkartes vai... Tāpēc, jo liftus vairāk uzreiz taisa. Tā ir liela manufaktūra. Tā kā, Jā. viņus taisa visai pasaulē vienādus. Un arī ēdienkartes katru vietu, jā. Jā, Bet, bet es saprotu, par ko domā drīzāk tā kā Tā kā, telefonam. jā, Podziņu telefonam. Ok, pagaidiet. nav pociņu telefonam. Nē. Manai Nav, Nokia nav. Jā, ok, labi. Mēs jau esam pie nākošā jautājuma pietuvojušies. Man bija viens jautājums. Man Jā, bija labi, jautājums. droši jautā. Šis nav par tēmu. Labi. Kā jūs domājat, var nopirkt liftus? Tā kā pēc stāvu daudzuma? Tā kā, ja pieņemsim, man ir māja ar 4 stāviem. Man tad ir jāiet... Jā, tu meklē Amazonē, tad tur ir akcents Lifti. setī 4 floor, 5 4 floor. to 5 floor, 6 to 7 floor. Nē, bet tā kā reāli, bet tā kā es pirktu priekš. Es pateikšu, man liekas, ka es zinu, kāds strādā. Tu liftu nopērci bez podziņām, Yeah. un es minu, ka tās podziņas tu vari izskrūvēt ārā to visu un pieskrūvēt, kur gan ir atsevišķi visi stāvi pierakstīti. Jo, Bet viņiem ir caurumi. Viņi tā kā caurumi ir štajās tā liftā. lai ir, tur, kur, teiksim, es minu, ka varbūt liftam uztaisa vairāk stāvus nekā bieži mājām ir, lai kaverotu praktiski visus iespējamos kā stāvus. Un tad, kad to liftu ievieto reāli tam tajā mājā iekšā, tur jau ir viss gatavs. Tur jau neko nevajag piepirkt, lai tas lifts strādātu. Visu, ko vajag nopirkt, ir pašas pogas, es domāju. Okay. Un es minu, ka liftus tu nopērc kā liftus, un tad pogas tu piepērc atsevišķi. Piemēram, varbūt tai pašai kompānijai uzzina pasaki jau mājai 6 stāvi. Okay. Ok. Paldies. Labi, paldies. Šis man ļoti tā kā... Mūsu šodienas lielais jautājums ir atrisināts. Tas nozīmē, mums ir laiks doties pie 3. jautājuma, kur mēs savā ziņā jau esam iesākuši. Tā. Vai tu iedomājies, kā izskatītos funkcionāls lietas, kuras tu ikdienā izmanto? Ja tu būtu, kā te pateiksi, tos redzētu caur neredzīgā cilvēka, ja tu redzētu pēc perspektīvas, tas nozīmē pēc taustes. Lēnām un skaidrāk. Vai tu iedomājies, kā izskatītos un funkcionētu ikdienas priekšmeti? Šito tu vienkārši tā kā pārkopēji no ChatGPT. Jā. Var saprast, lūdzu, iedos, es varu izlasīt. Jā, tu vari izlasīt. Bet domāju, ka mēs varam pārformulēt to jautājumu vienkārši. Kā tu vienkārši, kā tu ikdienā, ja tev būtu, piemēram, dažādas lietas, ja tev būtu dažādas lietas, kā tu viņas, tā kā, var teikt, sajūstu caur neredzīgā acīm, piemēram, Kā es izjustu, vai viņas ir noderīgas vai nenoderīgas? Jā. Vienkārši, kā es minu, vismaz, kad tas jautājums, kādā veidā pret tevi savādāk strādātu konkrētā ierīce, ja tu esi neredzīgs? Tā kā, ko tu zaudētu, piemēram? Jo ar moderniem mobiliem telefoniem, piemēram, es teikšu godīgi, ja es esmu neredzīgs, es nezinu, vai man būtu baigi jēga smartphonam. Nē, nebūtu. Bet tajā pašā laikā... Speech, bet, jā, tur ir tas tekstu speech pieejams, bet tik un tā.
gandrīz vai visas aplikācijas, kuras ir iespējams dabūt, nu, viņas vajag redzēt. Bet būtu tā kā, man tā šeit, tu vienkārši domā par tām aplikācijām, kas tev noderētu. Pieņemsim, Tas gan. tā lieta ir, pieņemsim, telefonā var klausīties mūziku. Telefonā var sazvanīties ar cilvēkiem. Ko īsti vēl var darīt? Ierakstīt mūziku. Viss lielākoties ar mūziku saistīts. Tā var domāt. Bet tā ir vienīgā lieta, ko viņi var izjust no tā. Pēc taustas arī nevarētu. Es minu. Konkrēti par telefoniem runājot, ja es būtu neredzīgs, es ņemtu savu visticamāk podziņu telefonu. Yeah. Jo tik un tā, ja es ņemtu smartphone, jā, lai ir mūzika, bet tā ir maza daļa no visām iespējamām opcijām, un vai ir jēga nopietni ņemt tādu crazy telefonu, ja tu vari... Ne crazy, bet kaut kādu parastāku vai kādu šlātāku versiju. Mūziku es ņemtu caur kaut kādu, teiksim... Radiodiski. Ir radio, tik un tā, bet ir arī... Ir iPodi, piemēram. Jā. Kur ir tikai mūzika. Un ar saprotamiem Jā, tur ir podziņas. Labi, jaunajiem nav podziņas, bet nevajag jau obligāti visu. Nē, bet izkārtojums tik un tā būs daudz vieglāks un saprotamāks. Tāpēc tas ir konkrēti ar telefoniem. Un ar citām lietām, tā kā... Labi, tas pats attiecas, man liekas, ka ar datoriem. Bet ar datoru būtu bišķiņ vairāk iespējas nekā ar telefonu, ja tu esi neredzīgs, manuprāt. Jo labi, it kā var iegaumēt telefonam to tur keyboardu, klaviatūru. Datoram tu viņu burtiski var sataustīt. Tu rakstīt kaut kādas īziņas. Var dabūt noteikti breilašu to te. Telefonā arī var ierakstīt ar balsi. Jā. Bet atkal, es zinu, jā, droši pabeidz. Nē, saki. Jā, jūs redzat, ir tā, mūsdienu telefoniem vismaz nav tā, ka tu pat runā latviski. Un tu latviski, un viņš tev tultās iztulkos, kā tad latviski pareizi. Man liekas, varbūt kādiem vecākiem telefoniem varbūt tas ir. Varbūt ir, es nezinu. Kā lūdzu? Vai vecākiem telefoniem? Kāpēc vecākiem telefoniem tas būtu nekā jaunākiem? Jo man liekas, kādreiz bija jau visa tā sistēma tika ielikta daudziem, tā kā daudzākām valstīm, piemēram, Nokia ir tepat tās... Tur bija vecā Nokia. Tur bija latviešu tulkojums. Tur bija, kur jau tā lieta ir. Latviešu tulkojums tā kā uz visām aplikācijām? Jā. Bet tāds arī tagad ir. Jā, bet nē, tu ierunāt nevarētu. Vecīt Google Translate knapi saprotu, ko tu pasaki, ja tu pasako latvisku un ieraksti. Es šaubos, ka vecāks telefons vēl pie tam ar nevis ierakstīšanu, ar pulsu ierakstīšanu, es šaubos, ka tas izdotos. Bet, ar konkrēti ar telefoniem un visā tādām ierīcēm, tur ir diezgan daudz lietas, ko tu nevari baigi iegūt. Daudz zaudējumi, ja tas neredzīgs. Bet ar pārējām sadzīves lietām es baigi nezinu, kur vēl tā ir. Televizoru. Bet atkal tas ir es kā saku telefonu, ieskaidot televizorus, datorus, planšetes, kas vēl, vēl kaut kas ir, bet kur ir smartwatchi. Elektriskās plītes. Tā kā tās te, kurām vispār nav nekādas pogas, tikai plakāns. Tas varētu būt ļoti grūti. Kā tas būtu taisīt, es neredzīgam? Nē, tas jau ir viss jau... Salies, varu bišķī tā kā novirzīties no temata. Droši. Pareizajās sliedēs. Ka ir arī viena problēma neredzīgiem cilvēkiem ir tāda, ka apģērbs, tu nezini, kā iesākt. Un, mēs to izmēģinājām arī šodien. Jā, mēs šodien to izmēģinājām. Bišku. Un ko es varu pateikt, ir šausmīgi ļoti laba grāmata. Zēns, kurš redzēja tumsā. Šī grāmata arī notiek Cēsu neredzīgajā rajonā. Jā, un ja tur saka, ka kaut kas pieminēts daudz dzīvokļu mājas, jā, tas tajās pašās vietās, kur atrodas tie neredzīgie Cēsīs, tas rajons. Viss, kas ir grāmatā aprakstīts, to arī var pateikt pēc šodienas, kā tur arī izskatās. Un arī visi tie ceļi, kur iet, viss ir tieši kā Cēsīs, man liekas, tā var pateikt. Un tur bija atgadījums par humpalām, un tur bija tas, ka, puisis bija sev nopircis jaku, un viņš vienā reizē bija uzplēsis to jaku.
Un, zin kā, mamma jau tausta to jaku, vai ir labi vai slikti, un līdz ar to viņš mēģina kaut kā viņu tur saskačot, vai ko viņš tur darīja. Un arī tāda lieta, ka kā to visu arī var noslēpt no neredzīgiem cilvēkiem, piemēram. Tas ir atkarīgs no cilvēka personalitātes, cik tu esi jauks vai cik tu esi slikts pret cilvēku, ko tu mēģināsi varbūt kādam iesmērēt, ko tu nemēģināsi iesmērēt. Un tāpēc mēs šodien mūsdienās varam pateikties vienai aplikācijai, un to aplikāciju sauca Be My Eyes. B-E-M-Y. E-Y-S. Nē. Ui! E-S. E-Y-E-S. Jā. Jā, un tajā aplikācijā tu palīdzi tieši neredzīgiem cilvēkiem. Es varu vairāk izstāstīt, Jā, man tu viņa ir droši vari, jā. ielādēta. Viņa ir visās, man tā šķiet, App Store, gan arī Google Play, visās vietās. Un, jā, tu vari pieteikties, tur uztaisīt savu kontu, izvēlēties, vai tu esi neredzīgais, vai kāds, kas grib palīdzēt neredzīgajiem. Pašlaik tur ir 574,000 neredzīgo, bet 7 miljoni vienkārši palīgu, tā kā volunteers. Un tad tu vienkārši gaidi zvanus no kādiem neredzīgiem cilvēkiem, kuriem vajag palīdzību izvēlēties tērpu, atšķirt kādus produktus vienu no otra, palīdzēt, nezinu, aiziet uz kādu vietu, pat, ja sanāk tādu, kādam cilvēkam vajag to palīdzību. Un patiešām tā šeit labi aplikācija gan neredzīgajiem, gan redzīgajiem, kas vienkārši grib palīdzēt, jo viņas arī, es teiktu, sasaista šos abus cilvēkus vairāk kopā. Un tie, kā redzīgie cilvēki, kas izvēlas palīdzēt, vairāk saprot, kāda ir patiešām dzīve neredzīgajiem, kas atkal vairāk iedod iespēju pašu tā kā pasauli un pieņemsim arī, nezinu, trotuārus, ceļus, mājas, liftus, palīdz padarīt tā kā ar inclusive latviski. Iesaistītus? Jā, neiesaistīt nebūs. Inclusive. Viņi jau sapratīs visi. Ja nesapratīs, Google Translate. Vienmēr var palīdzēt. Jā. Jā, paldies. Be My Eyes. Var mums vienmēr sponsorēt arī. Mums kaut ko vajag uzlikt šīm kodolēm. Mums kaut kādu naudiņu vajadzētu arī tā būtu pišķiņu. Jā. Protams, Mums nē, mēs būsim labsirdīgi cilvēki. Mēs būsim tas, ka mēs atbalstīsim programmu. Mēs visiem teiksim, lai droši instalē, palīdzēsim mums. Tikai tas iedod mums naudu. Droši instalējiet aplikāciju Be My Eyes. Nekur jau laipnais un jaukais un, ok, cilvēks Teodors paskaidroja par aplikāciju Be My Eyes. Un, jej. Tiešām jē. Jā, labi. Tad nākošā lieta, ko es gribēju papildināt par to visu, ir tāda tultās. Labi, es uzdošu jums vienu jautājumu. Piemēram, par to pa cēsīm. Piemēram, cik... Es jau jums šito jau jautāju, bet es vēl gribu šīt ātri uzjautāt vienu lietu. Ja jūs esat dzīvojuši visu laiku Cēsī, ok, tu nē, Frederiks nav no Cēsī, tas ir skaidrs zināms. Līdzinieks. Jā. Un tagad ir tā, iedomājieties, jums ir katru dienu maršruts skolu, vai jūs ar acīm cieto varētu izdarīt? Vai, aiziet to. Kamēr jūs atbildat man jautājumu, es ātri aiziešu atrisināt nelielas tehniskās lietas. Man ir nobraukt mašīnu visticamāk. Bet es varētu atcerēties... Mikrofons. Jā, atvainojos. Es varētu, tad, kad es vēl dzīvoju Rīgā, es domāju, ka es to varētu diezgan mierīgi izdarīt. Bet Beidzās? mums beidzās video. Es tik daudz pozēju kamerai.
Tā kā reāli es cik daudz reizes visu laiku skatījos to kameru. Nekas ar video viss tiks sataisīts. Tur Jā. viss kārtībā. Tikmēr audio arī, es domāju, ka derēs pagaidām. Es domāju, ka kamēr es vēl dzīvoju Rīgā, es varētu diezgan mierīgi tikt uz skolu, bet jautājums ir tikko apjēdzos, nē, es netiktu. Vecīt, es reāli tiktu kaut kādā autoavārijā. Jo Rīgā pāris vietās ir rekur, es tev tagad atbildēšu, gandrīz atbildēšu tev bišķiņ pasaņo jautājumu par to, kā latvieši šito atrisina, un man ir atbilde, kā varētu atrisināt vēl vairāk. Uz daudz vairāk gājēju pārējām un pie luksusforiem vajag tos, ka viņi reāli pīkst. Jo Rīgā ir pāris vietas, kura pīkst, bet tas ir ļoti reti. Es jau varētu nosaukt centrā 3 tādas vietas, man liekas, ka tās ir gandrīz vairāk nekā 3. Bet tas ir kaut kas patiešām pietrūks, ir, kad ir tie luksofori, kuri reāli pīkst, kuri taisa skaņu, un tu saproti tad, kad viņam var iet pāri. Labi, cēsīs tas nav tik vajadzīgi, jo cēsīs ir arī, man liekas, ka tikai cik kaut kāds 1 vai 2 luksofori. 3? 3. Mēs esam skaitījuši. Labi, cēsīs 3 luksofori, un tik un tāds jau vienmēr noderētu, bet labi, 3 nav tik svarīgi, kā Rīgā uz katra krustojuma ir luksofors. Tas ir kaut kas, ko vajadzētu diezgan pamainīt, ka tie luksofori ir ar to skaņu vairāk ielikt savādāk. Es nezinu, man liekas, ka tas ir īpaši traki cilvēkiem, kas tā kā pēdējā laikā zaudē savu redzi vai viņu vienkārši atškrē kaut kādā veidā. Ka, teiksim, ka viņi ir nevis dzīvoši, jo, ja cilvēks jau visu dzīvi bijis akls, es minu, ka viņi ir izdomājuši kaut kādu veidu, kā ap to bišķiņu apiet. Bet kā kāds cilvēks, teiksim, ja es, kurš visu dzīvi ir dzīvojis redzīgs, un ja es pēkšņi tagad zaudētu savu redzi, es nezinu, kā man būtu ar tām gājiem pārējām. Man 100% vajadzētu kādu, kurš nākt līdzi savādāk. Es pat tiešām, man liekas, ka baigi sūdīgi būtu. Tas ir kaut kas, ko vajadzētu mainīt diezgan daudz, man liekas. Jā, nē, noteikti. Tas nozīmē, šī ir pirmā lieta, kā, ko mēs varam darīt. Tā kā, ja mēs tagad sāktu runāt par to, ko mēs varam mainīt, lai palīdzētu neredzīgiem cilvēkiem, noteikti šī būtu tā lieta, ko mēs varētu sākt darīt. Jo es pieļauju, ka Rīgā gan cēsīs uz visiem iedzīvotājiem nav tik daudz neredzīgu cilvēku. Un ko es gribu ar to pateikt? Tas, ka mums, redzīgiem cilvēkiem, ir savā ziņā vieglāk kaut ko pateikt, parakstīt, piemēram, tās petīcijas, lūdzu, izdariet šo cilvēku labā, uzstādiet tos pīkstuļus, lai pīkst. Un vienkārši jāsāk kaut kas mainīt. Es tā domāju, jā. Jā, diezgan daudz, ko es vēl vajadzētu mainīt to cilvēku labā. Bet nav par šito atvainojos. Kā ar kameru ir? Kamera izskatās labi. Viņa filmē? Viņa filmē, viņa pīkst. Viņa filmē, es pat nezinu, kāpēc viņa pirmīt pazuda. Jā, viņa pazuda, es to mēģināju skatīties, es tev tā saprasu, vai tur kaut kas ir noticis, bet vienkārši tu apsties un aizskaties atkal. Piedod. Skaties, kur es skatos. Ja šitā tad daru vairākas reizes, probably nozīmē, ka apsties uz kameru. Jā, tas nozīmē, video būs saraustīts. Atvainojamies par to. Bet labi, tagad mums vajadzētu patīt atpakaļ filmu, kur mēs tikām pie puika, kurš redzēja tumsā, un vēl bija šī patīt atpakaļ pirms to sāku teikt. Jo bija kaut kas, ko šausmīgi gribēju par to pateikt. Un es arī gribēju pateikt par to vienu manu atgadījumu. Pirmie Frederiks teica, ka viņš nav redzējis cilvēkus baigi daudz, kur ir bijuši cēsīs, kur ir neredzīgi. Un mans, godīgi sakot, viens no dzīves emocionālākiem gadījumiem, kas bija notika šogad, bija tas, ka es izlasīju zēns, puika, kurš redzēja tumsā. Es izlasīju grāmatu, un tur bija teikts, tur bija raksturots, ir tēvs, kurš bija šī tā kā pieklibo, viņš bieži aizkrīt un kaut kā aizķerās ar to, ka viņš ar to tur balto spieķi
Baltais pieķis ir vārds tam neredzīgo kociņam. Tā tos sauc. Jā. Es šito zināju spēli Latvijai. Okay. Un Okay. tur bija jautājums, kas ir baltais pieķis, un tur bija rakstīts neredzīgi. Tas kociņš priekš neredzīgiem cilvēkiem, jā. Un viņš bieži vien krīt, un viņš ir tāds apaļīgāks, un atkal mamma ir tāda tievāka, viņai patīk nesāt, cik sapratu, kleitas un kaut kā tā. Es esmu ļoti, kā lai saka, iemīlējies tajā grāmatā. Es viņu lasu. Man pilnīgi tā kā, wow, cik forši notikumu. Es visu tā kā zinu, jā, tā kā ļauj tev ieskatīties, kā tas ir. Un es tieši tajā dienā izlasīju to grāmatu. Es domāju, jāiet pastaigāties. Es tieši šeit, tur, kur ir globus, kur ir tā neredzīja, kur sākās aptuveni neredzīgo tas kvartāls rajons. Un es redzu, man pretī nāk viens apaļīgs kungs saķēra savu sievu, un viņi abi pastaigājās par to vietu. Viņiem tas baltais pieķis. Un man tas bija tāds emocionāls brīdis, tā kā es pie viņiem gribēju pieiet klāt un kaut ko pateikt. Tā kā es protams, nesaņēmos, jo, iedomājies, es pēkšņi vienkārši savā ikdienā pienāk kā cilvēks un kaut ko pasaka, jo es arī nezināju tā, man liekas, galveno varoni sauca Pēters. Tā šeit, ka pie Man liekas, Pēters. grāmata ir balstīta uz tā kā īstu. Jā, īsts īsti, cilvēks. Tas ir īsts cilvēks, viņš ir Protams, dzīves. tu gribi teikt, ka tā kā tu redzēji pilnīgi to. Es redzēju to pašu, kas bija aprakstīts wow. grāmatā. Jā, tieši tad, kad es viņu izlasīju. Tie Tieši bija tie tajā paši pašā dienā. cilvēki? Tie Nu, es bija tie ne- paši Tie cilvēki. bija tie paši? Tie bija pēc apraksta. wow. Es nedomāju, cik viņu veci bija aptuveni, teiktu. Viņi jau bija vecāki. Jo Tā kā 90, 80 gadi. Es pat nezinu. Vai drīzāk jaunāki. Nu, kaut kas uz to, varbūt uz to pusi. Tas varbūt ir iespējams. Pēc tā grāmata man tā šeit kaut kādos 80, 90 gados ir. Nē, Vecāka, jaunāka? Nē, 20? jauna. Jaunāka? Jo vispār to grāmatu uzrakstīja Rasa Bugo. Es nemāku, diemžēl, izrunāt viņas uz vārdu, bet Rasa Pēcas. Un tā vīrieša īstais vārds bija Sandis Pēcis. Un Rasa, tā Rasa Bugoviča Pēce, viņa ir arī uzrakstījusi dažas gabalus, kā piemēram Lecsaulīte. Tas ir, ko mēs dziedam dziesmu svētkos. Un viņai ir tuvu pie 40 gadiem. Jā, varbūt jau ir 40. Es nezinu, bet ko es gribu ar to pateikt, ka tā grāmata ir diezgan nesen uzrakstīta. Un saziņā tas stāsts jau notiek 80. gados. Jā, es vecāju, kuros gados tā kā aptuveni tas stāsts notiek. Vispār, man liekas, ir 90, ne 80. Tagad es lasīju, es nevarēju saprast, vai tas ir tā, es teiktu, varētu uz 90. Pēc tam tā šeit tā visa apkārtne izklausās pietiekami brīva. Brīva, jā, tur Viņi visi ir tā kā jā. tiesko tādi traļi vaļi, es teiktu, ka Un jā, nav tas nospiestais. Jā, es jebkuram cilvēkam iesaku izlasīt šo grāmatu, jo tas ir diezgan. Tas ir interesanti. Tikai nav tādu stāstu, kur vienkārši. Tas ir, man liekas, pirmais dzirdētais stāsts, pirmā dzirdētā grāmata, kur vienkārši ir uzaudzis puisis neredzīgā ģimenē, un viņš ir viņu acis. Un tas ir kaut kas. Tas ir neaprakstāmi, godīgi sakot. Tāpēc saku, es to grāmatu lasīju vienkārši ar emociju uzplūdumiem, kas man bija. Vai jūs vēlaties kaut ko papildināt par to visu? Es neesmu lasījis to grāmatu. Es atvainojos. Es ļoti daudz ko papildināt nevarētu. Es varu pateikt to, ka man tagad kā iešāvās tāds jautājums galvā, vai neredzīgi cilvēki, kā neredzīgi cilvēki izjūt lasīšanu? Tā kā tāpat pēc idejas, bet vai tā kā vēl emocionālāk? Audio grāmatas. Nē, es kā breilā iedomājos. lasot. Tas ir visādien labs jautājums, jo ir tāda. Čīsa, wow. Skaties, vai šis ir principā šajā pašā tēmā.
vai neredzīgiem cilvēkiem dziesmas nebūtu daudz spēcīgākas un Jā. emocionālākas? Un ne konkrēti dziesmas, vienkārši, kad kāds runā ar viņiem. Ir tīpaši, ja cilvēks ir dzimis neredzīgs. Padomā, viņiem, es nezinu, vai baigi bilde rādīsies galvā. Un ja mēs lasām grāmatu, teiksim, tur kaut kas bēdīgs notiek. Jā. Tas, kas notiek, ir, mēs gan iedomājamies to bēdīgumu, un mēs gan tā kā lasām to bēdīgumu. Jā, es 50%. Jā. Ja cilvēks ir neredzīgs, un vēl dzīves neredzīgs, viņi baigi šaubos arī, ka baigi iedomāsies to. Un viņiem būs 100% uz to izlasīšanu, nu tā kā vai nu brailā, vai nu kā audio. Un vai nebūtu tā, ka viņiem daudz spēcīgāk tas vismaz emocionāli, tā kā, teiksim, iesistu? Vai arī dziesmu vārdi vai kaut kas tam? Es domāju, dziesmas noteikti viņiem stiprāk iesistu. Jā, noteikti. Bet tas ir jautājums, ko mums arī var atbildēt un sākt jaunas diskusijas mūsu Tas būtu skatītāji. baigi labi, ja šito klausās kāds cilvēks, kam ir patiešām pieredze arī ar šito. Nevajag obligāti būt, ka jūs, protams, ka esat neredzīgi. Varbūt jūs pazīstat kādu, kuram jūs varētu uzjautāt kādu no šiem jautājumiem. Tas būtu super. Vienkārši sazināties mums, pateikt jūsu skatu punktu, jūsu viedokli, jūsu pieredzi. Ar šito būtu baigi labi. Paldies. Un pie reizes, ja jūs jautājat par to, pie reizes arī pajautāt vai tādam cilvēkam, kurš tiešām ir tā kā jau piedzimis neredzīgs, vai viņam ir sapņi, ka viņš iet gulēt. Jā. Bet tas būtu, tas Es ir domāju, ka interesanti. sapņi ir vienīgi ne tādi, kādi mums. O, Atkal, ar skaņu pārsvarā visticamāk būs. Vai ar tausti? vai jūtām? Jā. Kad tu esi sapnī un varbūt kaut ko dzirdi vai vienkārši jūti Jūtas šķīsta, milzīgu būs jau- prieku vai milzīgas bēdas. Vai kaut Jūs kā. kā esat kādreiz krituši sapnī? vai? Jā. Nu, to sajūtu normāli. Jā, Es minu, ka viņiem arī ir uz tām jūtām konkrēti. Ne jau konkrēti uz krišanu obligāti, bet uz vispārīgi uz jūtām. ok. Tā kā, pieņemsim, man ir bieži bijuši tādi sapņi, kuros es vienkārši jūtu tādu prieku. Jā. Un es pamostos un man vienkārši visu dienu tas prieks ir vēl. Jā. Vai arī tieši kaut kas slikts tur notiek, un man vienkārši viss rīts ir izbojāts. Es neturēju mikrofonu pārāk labi, bet tas nekas. Jā, bet okay, man ir tā kā arī tā lieta, piemēram, tad, kad jūs sapņojat, tā kā jūs redzat sapnī tā kā paši sevi kā, tā kā portretu, vai jūs redzat tā kā basically point of view, tā kā Yep. point of view. Jā, tā jūs redzat, jā. Es neklausījos, piedod. Sorry, jā. Tā kā, vai tas tā kā, kad tu sapņo, tu sapnī redzi sevi, vai tu redzi tā kā tava acu skatu punktu, tā kā. Es sevi nekad es esmu sevi sapnī redzējis tikai spogulī un ļoti tā deformētu, teiksim tā. Nezinu, kā, ka es neizskatījos pēc sevis baigi. Es izskatījos spogulī tāds ļoti savādāks, pārmainīts. Un, bet ne, man vienmēr ir caur it kā savām acīm sapni. Vienmēr. Bet Es tā domāju, es nekad neredzu citu cilvēkus arī. Es tikai redzu tā kā formas. Sejas man izzūd. Jā, Tāpat kā grāmatās. Es nekad grāmatās, tagad es lasīšu grāmatas, neredzēšu seju. Ja tas nebūs tā kā, nezinu, par kaut kādu Elvisu Preslī vai kaut ko tādu, kur vienkārši es zinu, kā tas cilvēks izskatās, man nebūs vispār tā kā cilvēks seja. Man tikai būs, kāds viņš ir pēc tā kā jūtām, pēc uzvedības aptunis, tā kā zināšu, kā ir. Jā. Bet tas vienkārši drīzāk tā kā tāds tēls, tā kā tāds masa vienkārši. tāpēc ir šausmīgi interesanti saprast to, ko tādi cilvēki Jā. redz sapņot. Jo tā kā arī manos sapņos, kad es sapņoju, piemēram, es sapņoju par kaut kādu vietu, reizēm varbūt uz to vietu pat neesmu, tajā vietā es neesmu bijis, bet ir tādas vietas, kur es konkrēti apzinos, ka es varbūt tur esmu bijis, varbūt tā vieta izskatās savādāk. Bet kā viņi redz to, tas ir Tas ļoti ir labs tik jautājums. interesanti. Jā, tas ir diezgan dīvaini. Tas ir, jā. Wow. Šis bija labs jautājums. Tur ir rokās. Jā, moments, kad telefons nokrīt. Labi, Hashtag nokrīt telefons. jā. Tagad kaut kādu vecu mīmu ar to mazulīti, kurš tur šitā kulaktajā plakmalē. Un tad tur, kad Adrians nomet telefonu.
Tas būs thumbnails šim video. Kāds būs thumbnails? Labi, vienalga. Kāds? Neko. Es mēģinu lasīt kā tos ChatGPT jautājumus. Kā man ienāk prātā ChatGPT jautājums? Tas ir cits temats, bet tur ir diezgan normāli tā kā aprakstīts, tā kā visur viņš saprot tā kā to ļoti labi. Viņš reizēm dod tā kā tādus jautājumus, ko mēs pat nevarētu iedomāties, un man tas šausmīgi patīk. Snapchatā ir labāks. Jā, ok. Bet šie jautājumi tā kā šķiet loģiski, bet kā, tas ChatGPT tik ļoti nepārzina latviešu valodu un tos teikumus nesakārto pareizā secībā, tos vārdus nesakārto. Un daudz liekas tādi, kas tur ir rakstīts? Piemēram, te ir tāds jautājums, vai domā, ka redzīgajiem būtu grūtāk saprast un pieņemt neredzīgu cilvēku ikdienu, ja tā kā pats būtu redzīgs? What? Nē, es saprotu. Vai tu saprati? Jā, tas ir tā kā Lūdzu. izskaidrot. Ja redzīgs cilvēks pēkšņi kļūtu neredzīgs, vai viņam būtu grūtāk dzīvot neredzīgo dzīvi, nekā neredzīgam cilvēkam, kas ir bijis neredzīgs visu mūžu. Saprati? Ok. Tas ir jautājums, kur man ir bišķi bail atbildēt, jo es nezinu. Bail, jo man tāds ir, tas nevar būt tā bišķi. Jā, bišķi bail atbildēt šādi. Nezinu, tā kā. Jo tad izklausīsies, ka es ko pusēs nostājos. Kā pusēs? Jā, ir sliktāk tam. Nē, tam ir sliktāk. Vai kādam patiešām ir sliktāk? Jā. Bet arī tie pašā laikā. Es Vienīgais iemesls, kāpēc ir sliktāk, ir tāpēc, jo vienam pasaule ir būvēta tieši priekš viņiem, un otrs vienkārši ir tajā pasaulē, kas nav būvēta priekš viņiem. Skaties, es laikam neatbildēšu šo jautājumu, jo man nav pieredze šito. Es nezinu, protams, kādas ir būt neredzīgam. Un es kaut kā negribētu vienkārši nekurienes pateikt. Jā, bet nē, tam cilvēkam ir sliktāk nekā tam. Šis ir noteikti jautājums, ko vajadzētu, ja mēs kādreiz tiksim pie kāda guest, kāda intervējumā. Jā. Intervējumā, jā. Kas ir caurs gāja, tā kā lūdzu kontakti ar mums. Jā. Es varu uzsasīt otro epizodi, kur mēs intervējam kādu, kas var atbildēt uz šiem jautājumiem. Es to ceru, ka mēs dabūnām, protams. Bet tas, ja mēs dabūjam. Jā, tas noteikti būtu daudz interesantāk klausīties, kad te runā divas puses. Jā. Un ok, nākošais ChatGPT jautājums. Arī lūdzu. Nākošais. Ok, turpini. Tālāk baigi iemetīs. Iedomājieties, Frederiks tikko gandrīz trāpīja miskastē. No tā, un tas bija tā kā, tas skats izskatījās lūk tāds. Viņš met pudeli, tā pudele atcitās pret galdu. Atcitās pret to stolu visu. Un tad atcitās pret, tieši, kur tajā miskastē tā maliņa, tas pudeles korķis atcitās. Un tā kā jūs zinat to mirkli, ka NBA tā kā tu met pa grozu. Un tā bumba ir tā kā būs tultās, viņa iekritīs iekšā. Un izkrīt ārā. Tas tikko notika ar to pudeli. Bet labi. Lūdzu. Labi, jautājums. Kādi būtu sabiedrības uzskati un attieksmi, ja redzīgie cilvēki būtu nelielākā mazumā? Ja redzīgie būtu ja būtu kā switch roles. Ja tas būtu tā, ka ir tagad, ka neredzīgie ir tik daudz, cik redzīgie mums ir. Jā, un tāds es domāju. Un kāds bija pats jautājums? Es sev varu iedot izlasīt. Ceturtais. Kāda būtu sabiedrības uzskata? Sapratu. Kāda būtu sabiedrība? Ir divas opcijas. Nē, es teikšu šitā. Man liekas, ka šis varētu būt diezgan vienkāršs jautājums. Precīzi tāpat kā tagad ir. Burtiski. Jo neredzīgiem cilvēkiem tas liktos
pilnīgi tā kā, nu jā, es kā man pateikt, vai tas neizvēlas pārāk slikti. Labi, es teikšu šitā. Redzīgiem cilvēkiem tas liksies, nu jā, tas ir pilnīgi normāli, ka neredzīgiem, neredzīgiem, ka tas ir pilnīgi normāli, ka es esmu neredzīgs. Un ka viņi redzēs tos redzīgos cilvēkus, kā... Viņi neredzēs. Nu, Pagad, nedomāju, actually. viņi uztvers tos redzīgos cilvēkus kā to mazākumu, kā tos cilvēkus, kuriem ir, kuriem ir savā dzīvē kaut kādas, nevar es to vārdu. Nu, vienkārši ar koniem, teiksim tā. Man liekas, ka to tieši tāpat kā mums ir. Vienkārši burtiski paši cilvēki tikai mainās. Bet tā kā mēs uztveram neredzīgos cilvēkus, tā neredzīgi uztvertu redzīgos, ja mainītos vietā. Man liekas, ka būtu tieši tas pats. Okay, šis būs tāds arī tā kā par to pašu tēmu, bet tāds bioloģisks jautājums. Bioloģisks? Es nezinu, kā tur, varbūt tur bioloģijā tāds pareizāks novirziens, kur to var visu pateikt. Bet gadījumā, ja cilvēku pasaules būtu tā kā vairums neredzīgi, vai ar laiku viņi attīstītos tā, ka viņi vienkārši viņiem, nezinu, būtu tik laba, ka, piemēram, tā kā, jūs zināt, kā ir sikspārņiem vispār? Ka viņiem nevajag acis. Viņi vienkārši, viņi jau dzird, ka viņi dara tādus, tie kā ir tā frekvence, kur viņi... Viņi vismaz mazākās un visklusākās frekvences sajūt. Jā, un ka viņi atcitās, viņi izdala to tur, viņi tā skaņā atcitās atpakaļ atnāk. Un arī ir daudzi neredzīgie cilvēki, kuri dara tāpatās. Viņi dara to ar mēlu tādu. Un viņi klausās, kā, piemēram, telpa ir, un viņi var pateikt, kādi priekšmeti ir tie. Un spēļaut domu, ja uz pasaules būtu tādā gadījumā daudz tā kā neredzīgie cilvēki. Un, ja tas tagad notiktu, tad tas prasītu vismaz kaut kādus 400 gadus, man liekas. Ja pat ne vairāk. Es teiktu miljonos. Lai pat tiešām pamanītu, ne miljonus. Es saku miljonus. Jo es teiktu, ka tas prasītu mazāk laiku nekā tā, kā cilvēkiem ir, kā mēs esam tā kā mainījušies no... Jā, padomāsim, cik ilgi vispār cilvēki ir bijuši. Jā, nē, es tev piekrītu, pilnīgi piekrītu. Un, lai patiešām pamanītu tādu kārtīgu atšķirību ar maņām, ar to, ka dzirde ir uzlabota, man liekas, ka tas prasītu normālu laiciņu, bet, ka tas notiktu, kuru katru brīdi, bet tas ir, ja tas, protams, ka vienmēr būtu, ka neredzīgi cilvēki ir vairākumā. Jā, tā kā es piekrītu šai opcijai, bet tā kā varbūt tā kā man tas iešāvās galvā, ka varbūt tieši nebūtu tā kā tagad ir, ka es teiktu, neredzīgie cilvēki nav tā kā augstākā pozīcijā, tā kā vismaz sociāli, viņas tiek vērtāti kā zemāki. Jā. Tas ir vienkārši fakts, es teiktu. Jā. Un tāpēc man tāda iešāvās ideja, varbūt tomēr nebūtu tā, ka pilnīgi apmainītos, ka neredzīgie būtu augstākā līmenī par redzīgajiem, bet varbūt tieši redzīgie skaitītos kā kaut kādi tik un tā arī tajā sociālajā pasaulē kā augstāki, tāpēc viņi varētu redzi pateikt lietas, kā viņas ir. Jā. Pieņemsim atšķirt objektus. Pateikt, kāds laiks ir un tā. Jūs saprotat, ko es saku? Jā. Bet tas ir interesanti. Es pateicu tikai jā. Jā. Nē, bet tā kā es domāju, kā tas nonāktu beigās. Šī ir interesanta topika, es teiktu. Lieta, par ko var filozofēt ilgi. Te ir tik daudz, ko mēs varam filozofēt. Bet laiks gan ir ilgs. Labi, jā, mums tikko notika neliela saruna par to, ka varbūt mums ir laiks doties šī podkāsta beigām. Un es pieļauju domu, ka mēs drīz varētu beigt, bet mēs vēl varētu izrunāt vēl dažas pēdējās lietiņas. Pēdējos fināla
Fināla jautājums. Pēdējais, es domāju, varbūt ņemam tādus 3 lietas, labas lietas. Jā. Tā kā, Jā. trīnieks ir 3 ir latviešu cipars, Jā. sveiksmes skaitlis. 3 zvaigznes. Kas vēl 3? 3 muskatieri. 3. 3 Rīgas tie, kā sauc viņus. Tie bēla kalpi. 3. Nav 3 baznīcas. 3 brāļi Rīgā. Kas tie tādi? Jā. 3. 3 simboli. Tie galvenie ģērbonis, himna un vēl kaut kas neatceros. Karoks. Jā, labi. Okay. Es tagad atkal nolasīšu. 3 strīpas karogā. Tieši tā. Es tagad nolasīju, bet 2 krāsas. Bet 3 strīpas. Labi. Es tagad nolasīšu atkal vienu no ChatGPT sagatavotiem jautājumiem. Pēdējo mēs atstāsim varbūt mūsējo jautājumu. Vai redzīgā pasaule būtu iespējams izprast un novērtēt, ja visi runātāji būtu redzīgi, bet tēma būtu tikai neredzība? Cik atmet to ChatGPT, tu nesaproti. Tu pasaki pusi no tā jautājuma, un otra puse man vienkārši izdziest. Jā, man tas pats ir. Tad ņemam bija šīs vieglāk jautājumu. Jā, Kurš arī nesaprot. Šausmas. Kā redzētu izglītības sistēmu un darba tirgu, ja visi cilvēki būtu redzīgi, bet runātu par neredzības aspektiem? Ko? Jā, es arī to īsti nesaprotu. Nākamais. Bet Mēs varam to noformulēt. mēs varam noformulēt to par to izglītības sistēmu jā. un arī par varbūt par to darbu. Varbūt ir tas jautājums, ka vienkārši par to, kā, piemēram, tā attīstība notiek. Un kā tā var notikt? Kā tā var notikt un savā ziņā. Bet jā, rekur atkal tas labais jautājums. Tā kā, piemēram, kādas nodarbošanās ir neredzīgiem cilvēkiem? Es pieļauju domu, ka diezgan ir maz. Jo vienīgā tā kā vislabākā lieta, ko es... Es nepieņemu vairākās vietās. Jā, arī. Tas savā ziņā tā diskriminācija, jā. Jo tagad es esmu arī dzirdējis par tādu labu muzeju. Viņi sauc... es aizmirsu, kā viņam bija nosaukums. Viņš atrodas Rīgā. Viņš sauc... Kaut kā bija muzejs Tumsā vai kaut kas Jā, man izstāde Tumsā. Kaut kas tam līdzīgs bija. Un tur arī tie paši neredzīgie cilvēki stāsta visu par to. Jā. Un tas ir ļoti labs vispār, laba profesija. Vai tad nebūtu tā, ka, piemēram, tagad ir vēsturnieki? Man liekas, muzejos neredzīgi cilvēki, man liekas, diezgan labi varētu strādāt, jo viņiem jau zina, kā viņi no bērnības, jo viņiem visu laiku ir jāatcerās tā valoda. Tā informācija. Un viņiem, man liekas, arī viņi tajā galvā atcerās vairāk to informāciju. Un, man liekas, būtu diezgan labs. Šis nav konkrēti par neredzīgiem, bet Rīgā centrā uz, ja es nemaldos, Stabu ielas ir arī tāda maza kafejnīca. Nepateikšu, kā viņu sauc. Neatceros, bet es tur esmu bijis vairākas reizes, kur konkrēti darbā pieņem cilvēkus tikai ar traucējumiem. Tur ir vai nu autistiski cilvēki, vai nu cilvēki ar Aspergers arī. Vienkārši ar traucējumiem. Tur arī ir bijuši kurli cilvēki, mēmi cilvēki, arī akli cilvēki, ka tur ir. Un tā ir arī, manuprāt, vismaz tas ir ļoti labi, ka ir cilvēki, kas patiešām padomā par citiem, kuriem nav baigi pieejams dabūt sev citus darbus, tikai jo viņi vienkārši netiek pieņemti tajos. Un tas ir ļoti labi, ka ir vietas, kur patiešām ir konkrēti teikts, vai jūs nāciet. Bet, protams, ka vislabākais būtu, ja cilvēks pieņemtu vienalga kādā darbā, jebkur. Bet, labi, nav iespējams visos darbos pieņemt neredzīgus cilvēkus. Bet atkal tā, kā
kādās kafejnīcās vai patiešām kā kādās citās, ko tas, nezinu, gids atkal muzejā, kā teica. Bet kāpēc, lai nepieņemtu? Bet tā lieta ir, gidiem bieži vajag staigāt apkārt. Lai staigā, es minu, ka atkal Man liekas, tas Tā nebūs nebūs problēma. Tā Tā nebūs nebūs problēma. problēma, jā. Ok, jūs tas Ne, jo klausies, kā mēs jau iepriekš runājām, tā kā neredzīgiem cilvēkiem katru dienu tā kā ir, vismaz tā es sapratu, ka ir savs maršruts, ko viņi staigā. Tas viņam ko viņi iegaumē. Es Gan jau. pieļauju domu, ka vot tādā muzejā viņiem jau arī tas pats ir. Viņiem sākumā parāda, viņiem varbūt vēlreiz parāda, un tad ar laiku viņi paši iegaumē to visu. Un viņiem jau tā atmiņa strādā jau arī pilnīgi savādāk. Tā kā mums varbūt šie... Bet atkal tas arī varbūt ir savādāk, jo viņiem tā kā tu atkal izjūti soļus, arī kā, piemēram, tu izjūti tā kā to kociņu, kur tu ej, varbūt, ok, tev ir suns, tas arī suns ir tas labāka opcija, ir arī ar skaņu, kā pirmīt mēs minējām, kā viņi visi to izjūt, jā, kā viņi, es domāju, viņiem nav nekādas problēmas vidū, un atkal kamera mums ir izlādējusies. Aizapstīties uz kameru. Jā, bet droši jūs arī varat paturpināt. Jā, man šeit viena profesija, kas rada būt ļoti laba opcija cilvēkiem, kas neredz, neredzīgiem cilvēkiem, būtu skolotājiem. Bet uz skolotājiem patiešām, ja neizmanto digitālo pasauli, ja pat izmanto, tā kā Jā, skolotājiem Jā. neredzīgam cilvēkam būtu patiešām labi. Un man liekas, uzreiz pirmā lieta, kas ienāca prātā, kaut kādas, teiksim, sociālās zinības, piemēram. vēsture. Vēsture man Vēsturei. vienmēr Jā, Bet, lai gan vēsturei arī būtu daudz tā kā, Ar kartēm vajadzētu strādāt. Kartes, un arī foto. geogrāfijā. Bet, tur varētu būt pišku traucējumi. bet ar sociālajām zinībām, piemēram. Mhm. Vai arī kādām valodām. ar valodām Mūziku. vispār, man liekas, būtu. Nu, par mūziku es nezinu. Jā, Teorijās, teorija jāzīmē. Bet pāris nesanāk, ko matemātiku visticamāk nevarētu. Mhm. Bet kāds valodas patiešām varētu neredzīgi cilvēki, man liekas, ka diezgan normāli skaidrot. Rakstīšana varētu būt bišķi grūta, bet es domāju, ja pareizi iemācītos un tā kā varbūt bišķi attīstītos visa pasaule pati un ko var padarīt vieglāk vienkārši cilvēkiem, tā būtu perfekta opcija. Jā. Ok, man tagad atkal viens filozofisks, tā kā, ko es Davai. gribu jums pateikt. Iedomājieties, cik cilvēki ātri attīstītos, viņi pēkšņi visi būtu iepriekš neredzīgi, un tad pēkšņi paliktu redzīgi. Man liekas, varbūt viņi tieši neattīstītos, bet viņi paliktu vēl laiskāki. Un tā šeit es tieši viņiem iedotu tik ļoti lielu tādu sitienu, tā kā beidzot piepildīt sapņus. Es nezinu, vai tas piepildīt sapņus. Vai tā godīgi varbūt, jā, es nezinu, es nezinu, kā būt aklam, varbūt tā ir tik daudz labāka dzīve. Bet arī tā nevar teikt, nevar to nekad zināt. Bet Jā. tas, kā man liekas, ir, ka vienā brīdī, protams, ka būs labi. Bet pašā sākumā, ja cilvēks ir vēl pie tam ilgu laiku bijis neredzīgs, Vai nekad nav redzējis. jā, tas būs kā kaut kas pilnīgi cits. Tā kā, tas ir tieši tāpat, kā iedomājas, ka mēs tagad esam neredzīgi. Jā, Tas būtu crazy. Mēs vienkārši no nekurienes tagad būtu neredzīgi. Tas ir kā viņi Jā. tagad būtu redzīgi. Tā būtu pilnīgi jauna lieta, tur būtu jaunas lietas. Un man pat liekas, ka tas varētu būt grūtāk. Aiziet no nekā uz kaut ko, nekā uz kaut ko. uz neko. Jā. Jo mēs jau aptuveni varam iedomāties to ideju, kā tas varētu būt neredzīgam. Vismaz fiziski, kā mēs redzam, ka būtu melnums vai būtu miglēnums. Ja viņi nekad nav redzējuši, viņi nav ne jausmas, kas notiek. Un tad, kad redz tādu pilnīgi cita lieta. Ja mēs esam neredzīgi, tīpaši, ja tas ir kā es to iedomājos, faktiski mēs varam aizvērt acis. Mēs varam faktiski aizvērt acis un vienkārši tā dzīvot. Bet, jā, tas ir, rekur, labs piemērs. Tu vari iedomāties jaunu krāsu. Tu nevari. Nē, es nevaru.
Kā tev liekas, kā tu uzvestos, vai kā tu reaģētu, ja tu tagad no nekurienes redzētu jaunu krāsu? Tu būtu vienkārši tāds, what? Kas tas ir? Jā. Tagad iedomājies, tu redzi miljonus jaunas krāsas, un tu nekad nesi redzējis nevienu. Jā. Tas būtu traki. Tas būtu traki, jā. Jo tiešām tā kā, es nezinu, ir daudzi video klipi tur, nezinu, YouTube vai kur, ka, piemēram, ir tie colorblind cilvēki. Logana Paula. Vai pat kurli cilvēki, un ka vienkārši viņiem ieliek to dzirdes aparātu, vai viņiem uzdāvina tiem brilles tādus, kur var redzēt krāsas. Un tas vienmēr tik skaisti redzēt, kā viņi reaģē uz to. Bet tā lieta ir daudz video, kur tieši tā kā, ir redzēts, tā kā, ka pieņemsim to dzirdi dabū beidzot. Jā. Un vienkārši viņi rauj ārā. Man tas ir lielākots ir bērniem. Tas ir. Jā, bērniem tas ir. Ka tas arī reāli rauj redzēts. vienkārši ārā. Tāpēc, tā kā, kāpēc man pēkšņi vajag Tas dzirdēt mums visu? pilnīgi nepierasts. Viņiem, jā. Tas ir diskomforts tajā brīdī, man liekas. Un tā kā man nogurš tāds būtu, kā, kad, ja pats esmu visu mūžu redzējis kaut ko. Kāds būtu, ja pēkšņi vienkārši būtu. Vispār traki. Man sāpētu bet galva nebūtu tā, tik ka ļoti. vienkārši cilvēkam atteiktos acis. Es nezinu, vai atteiktos, bet Bet galva man liekas, noteikti padomājiet. sāpētu. Nē, bet reāli, kāpēc lai neatteiktos acis? Ja es pavadu 30 minūtes tumšā telpā un ieslēdzu gaismu uz īsu brīdi sāpācis, tu pavadi 15 gadus neko neredzot, un tu redzi visu sev apkārt, iedomājies, kad iedodies uz kādā ziemā, tu to redzi, ka viss ir balts ārā. Cilvēkam neatteiktos, vienkārši acis nebūtu tā, ka viņam būtu Nē, no nekurienes ir tik šausmīga augsta pārslodze tām acīm, ka viņas vienkārši atsakās. Nē, bet tas arī tā kā, jo klausies, jo ir tā neredzīgam cilvēkam tā kā vienalga ir acis, tā kā, nu viņiem ir acis. Bet viņas nav uzturētas. Viņas tā kā, nē, viņas tā kā, viņas var atvērt vaļā, tā kā viņas ir tā kā, nu, viņas var būt atvērtas vai nē, bet vienkārši viņi neko neredz. Bet ja tagad ir tādi, tā kā, iedomājieties pēkšņi kaut kādi zinātnieki izgudrotu acis. Tā kā izgudrotu to visu, neizgudrotu to visu schēmu, kā acis strādā visu šito te. Tā kā cilvēkam, kuram vispār tā kā nav tā acis, ielikt to iekšā. Un kā es nezinu, kā tas būtu reāli saslēgt visus tos Nu, bet šī visa situācija ir tāda tikai domās. Mēs varam vienkārši teikt, vienā kaut kā brīdī kaut izdomāt. kas tāds būs pieejams. Bet, Gan jau. Bet man tā šeit uz ļoti ilgu laiku, nu es ļoti ilgu, bet uz kādu noteiktu laiku galva vienkārši sāpētu visu laiku. Es reāli man tā šeit spējuši vienkārši dabūt redzes, vienkārši turēt cietāts. Es negribētu redzēt, tas būtu šausmīgi. Bet tā kā no gaismām, tā kā tagad jau man pierast skatīties uz gaismu. Mums jau, jā, tas jau ir no es vienkārši kaut normāli piemēru. Piemēram, Uz telefonu skatīties arī būtu šausmīgi. Reku man ir arī piemērs. Cilvēks, kur dzīvo, teiksim, kaut kādā, nezinu, kurā Dienvidamerikas valstī, kur ir, Austrālijā, piemēram, kur ir tikai gandrīz viena sezona, kas ir vasara, viens gada laiks, atvainojas sezona, anglicisms, viens gada laiks, kas ir vasara, visu laiku ir karsts, atrodam vēl vietu, kur valsti, kur ir visu gadu pilnīgs karstums, teiksim, 35, 40 grādi. Tiem cilvēkiem 20 grādi liktos šausmīgi augsti, un viņi negrib, viņiem vajadzētu jaku vilkt ārā. Pat ja mums tas ir jau pat salīdzinoši karsti. Un ja viņi no tiem 40 grādiem aiziet milisekundē uz mīnus 15 grādiem, viņi vienkārši nosaltu uzreiz, es domāju. Nē, tur būtu. Man, piemēram, arī bija tā pieredze, es biju Karību salās. Jā. Ārā vidēji kaut kādi 30, 33 grādi visu laiku. Un tā kā tu domā, okay, tas karstums, un cik var to karstumu. Aiziesim tultās uz šo hosteli, ieliksim tur tajā
Vai, nu, ne, kondicionieri ieliksim, uzliksim 25 grādus. Nu, tad būs tā kā normāli. Tā kā, nu, zini, ka to sajūta, ka vasarā ir 25 grādi, nav ne karsts, nav ne vēss. Jā, šeit ir karsts. Es arī teiktu, Nu, ka un, okay, ir vienalga, karsts, nu, jā. vienalga. Es uzlieku tos 25 grādus, izēju ārā, kur vēl tie kaut kādi, ok, jau pienācis vakars, ar teikti kaut kādi 29 grādi. Es ieeju istabā, kur ir 25 grādi. Es vienkārši salstu. Es drēbu, man pilnīgi viss trīc. Un tā ir tāda neliela pārēja. Un tas pats ar gan jau būtu ar tiem cilvēkiem. Tā kā tikko minēja par to, cik tur čēs. Nu, tas ir tas... Būtu šoks vai tas ir šoks, jā. Tur būtu... Tas arī, ja tu padomā, kas būtu... Ja tā man vienkārši bija kaut kādas dažas stundas, kas būtu neredzīgam cilvēkam, ja viņam būtu šis mūžs? Jā. Ok. Es domāju, ka mēs varētu lēnām virzīties uz beigām. Tāpēc pēdējais jautājums. Es labprāt paprasītu pēdējo jautājumu. Labi, droši prasa pēdējo jautājumu. Un šitas arī būtu skatītājiem. Ja jūs satiktu tagad, šis arī jums, ja jūs satiktu tagad neredzīgu cilvēku, kas būtu pirmā lieta, ko tu paprasītu viņiem, vai kādu padomu tu palūgtu? Kas būtu pirmā lieta, ko tu jautātu tam cilvēkam? Ko tu redzi? Es gribu zināt, kas ir tas tukšums. Tas ir tiešām lūdzu, zvaniet. Es domāju, ka būs kaut kas deep. Nu, es arī kaut ko deep izdomāju, bet man patiešām tā ir šeit ļoti interesanti. Šis ir podcasts. Bija jūs saka to, ko tu vēlas teikt. Tā kā, ko redz? Neredz, bet gluži tā kā... Vienši kas tur ir? Kas ir? Kā ir? Ko jūti? Bet kā viņi varēs to paskaidrot? Jā. Kamerā! Woo! Vismaz uz nobeigumu. Viņa nerekordo. Stundu 30 būs. Viņa plānots kaut pusstundu. Viņa ieraksta. Viņa neieraksta. Es nezinu, kas notika manai Aizēja kamerai, ierakstīt. Viņa neieraksta. Viņai tur rādās pauzīte. Un tā kā pauzīte nenāk nost. Okay. Labi, bet tik un tā. Pie kā mēs palikām? Jā, ok, tu pateici savu. Savu īso versiju. Savu īso, ko jautāju. Ok, es pateikšu, ko man ļoti interesē par tiem sapņiem. Jā. Bet tā kā, es pat nezinu, kā tas cilvēks varētu izskaidrot. Es arī lieku izdomāties, kā cilvēks varētu izskaidrot to. Nu, tu var jau mēģināt. Var jau mēģināt. Un kā tev? Godīgi sakot, mans pirmais jautājums būtu, kas ir tavs mīļākais ēdiens, ticamāk. Es nezinu, es baigi jautāt kaut ko par to aklumu, bet, ja es kaut ko jautātu par to neredzīgumu, es visticamāk jautātu kaut kādu, piemēram, vai tas cilvēks jūtas atšķirīgs no citiem. Vai viņam ir vienīgi tiek tas pateikts, vai arī patiešām tas cilvēks jūtas atšķirīgs. Un ja patiešām arī jūtas atšķirīgs kādā veidā. Tas ir visticamāk, ko es jautātu. Jā, bet arī tā kā es vienkārši vēlos pateikt milzīgi paldies jums, ka jūs arī šodien vienkārši esat tik drosmīgi piedalīties šajā visā, jo ir iespēja, ka daži cilvēki no sabiedrības to var nepieņemt, varbūt kā mēs izsakamies par to, bet kurš gan par to runās? Gan par to runās? Ir kādam jārunā. Un tā kā, ja mēs kaut ko runājam, mums notiek kaut kāda varbūt kustības priekšu, bet tas nenozīmē, ja mēs kaut ko esam pateikuši kaut kā nevajag, mēs arī to ļoti atvainojamies. Mēs vienkārši tur vairāk nefilmēt. Jāizskaties kameru. Tas notiek sarunas laikā tēmat, bet arī jāpadomā tām pozitīvām lietām, ko mēs arī pateicām, ko mēs varam darīt lietas labā. Piemēram, par tiem pīkstuļiem, kas ir
par tiem darbiem, ka cilvēks ir spējīgs. Nevērtējiet tos cilvēkus. Daudz kas ir jāmaina. Zemu, jā. Ir daudz kas jāmaina. Tā kā daudz, kur cilvēki redz problēmā, var iestāties. Jo viņiem ir attīstītas arī citas lietas, kur viņi var vienkārši justies tā, kā viņiem vajag justies. Jā. Tieši tā. Tieši tā. Jebkura topikas pacelšana ir laba topikas pacelšana. Jā. Es tā teiktu, pēc jo mēs patiešām ņēmām tēmu, kuru mēs nepārzinām, kurā mēs vienkārši gribam uzzināt kaut ko vairāk, saprast, kā citi domā par to tēmu. Jā. Un dažreiz tas patiešām mums vismaz iedeva šai epizodei labu veidu, kā parādīt to klausītājiem, ka mums interesē un ka mēs gribam arī mācīties. Tā kā, ja mēs kaut ko nepareizi pateicām, lūdzu, pasakiet mums. Lūdzu, kaut kā sazināties arī atkal ar mums, lai pateiktu, kā mums labāk vajadzētu par to visu runāt un izaugt. Pēc jo mēs visi esam jauni. No jauniešu mājas. Jā, droši, ja jūs esat neredzīgs cilvēks, ja jums interesē šis, un ja jūs vēlaties parunāt ar mums, un ja jūs zinat atbildes, droši rakstat mums, vai arī zvanat, jebko, mēs esam gatavi veidot podkāstu ar jums. Tieši tā. Vai vienkārši tāpat parunāties? Vai parunāties, jā. Tas arī vienmēr ir labi. Vienmēr ir labi parunāties. Labi. Paldies. Es biju Frederiks. Es biju Teodors. Un es biju Adrians. Šis bija podkāsts. Iedomājies. Jā, paldies jums. Paldies!